Pats spilgtākais, kas ir noticis 2015. gadā, ir tieši saistīts ar Liepājas teātri, ar manu darbību šajā teātrī, kurā tiek radīts izcils izrādes. Un pagājušo gadu tās bija 1984 Lauras Grozes režijā un Zelta pods Jana Vilēma van den Bosta režijā, par kuru es arī tiku nominēts kā gada gaisa mākslinieks Spēlmaņa naktī. Domāju, ka tas ir kā novērtējums 5 gadu laikā padarītam. Šajā laikā slimnīca ir piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas gan vizuāli, gan arī saturiski. Esam spējuši piesaistīt daudz jaunus speciālistus, attīstīt jaunas veselības aprūpes pakalpojumus. Tā rezultātā Liepājas slimnīca ir viena no vadošajām veselības aprūpes iestādēm Latvijā. Gads ir varbūt iepriekš veikto darbu rezultāts, īpašu darbu rezultāts, jo kopā ar Big Band esam pabijuši ārzemēs Lietuvā, Beļģijā, kur gūti milzīgi lauri Grand Prix, pirmā vieta. LTV šovā, lai top, ieguvām skatītāju simpātiju balvu, kas ir augstākais novērtējums. Bez tam kopā ar Uldu Marhilēviču un Andreju Ērgli sniedzām koncertu Liepājas Latviešu biedrības namā, kur bija pārpildīts, koncerta beigās zāle kājās, kas apliecina publikas mīlestību. Tas ir tas skaistākais, ko cilvēks var baudīt kā savu darbu augļus. Liepāja ar savu 20. gadsimta sākumu apbūvi var apburt ikvienu, kas šeit pirmo reizi ierodās. It īpaši, kas interesējās par jūgenstilu, par šo arhitektūru, kas savas vietējās īpatnības ziņā tālu pārspēja visu pārējo. Tā ir tā arhitektūra, ko Liepāja varētu lepoties visas pasaules mērogā, Eiropas katrā gadījumā. Jo daudzas Eiropas pilsētas, kas lepojās ar savām jūgenstila ēkām, diez vai ir pat salīdzināmas ar to, ko mēs varam redzēt šeit Liepājā, Graudu ielā vai Kuršu ielā, Tirgus rajonā vai vienā otrā citā vietā. Gads man ir atnesis balvu kā gada režisoram Spēlmaņa naktī par izrādi 1984, ko es taisīju Liepājas teātrī, arī Dāvstera izrādi, bet primāri tā ir šī lielās zāles izrāde, kas savu pirmizrādi piedzīvoja Liepājas teātrī. Un kas bija iespējams tikai tāpēc, ka tas bija tieši Liepājas teātris ar to, kāds viņš ir ar kādiem aktieriem un ar kādu vispārējo atmosfēru. Līdz ar to tas ir tas mans spilgtākais 2015. gada notikums. Domāju, ka manu pienesumu Liepājā nevar skatīt atsevišķi, bet tikai kopā ar visiem pārējiem liepājniekiem, kas tajā dienā atnāca pie tiesas nama un izrādīja savu attieksmi. Ko tas Liepājai deva? Liepājniekiem noteikti deva pārliecību, ka varam kopā ko mainīt, ja skaļi paužam savu viedokli. Es kā vīrietis, kā 3 meitu tēvs, sapratu, ka ir kaut kas jādara, nevis otrpus monitora tikai jāpukst. Liepāja atkal Latvijas mērogā pierādīja, ka viņa ir aktīva pilsēta un ka Liepājā dzīvo droši un līdzjūtīgi cilvēki.
Esmu piedalījies 21 mājas siltināšanas darbos. 2015. gadā Ekonomikas ministrijas izsludinātajā konkursā par energoefektīvāko ēku Latvijā Sijā Liepājas nama apsaimniekotājs ieguva visus apbalvojumus – 1., 2. un 3. vietu un arī simpātijas balvu. Māja renovācija ir svarīga arī tāpēc, ka tā dod cilvēkiem darbu, gan būvniecībā, gan apkopošajā sfērā. Pagājušā gadā vien vairāk nekā 300 cilvēkiem. Mums tas izdevās, jo tas nāca komandai viss no sirds un dvēseles. Mēs bijām gatavi spēlēt futbolu bez naudas, tāpēc, ka mēs mīlam šo sporta veidu, mīlam šo pilsētu un mēs gribējām saglabāt. Sportisti bija gatavi atdot visus spēkus, lai uzvarētu šo čempionātu titulu, un mēs to izdarījām un mēģināsim to izdarīt vēlreiz. Jā, protams, tas ir saistīts ar Liepāju, jo es esmu liepājniece. Un 2015. gads manā dzīvē ir bijis ļoti īpašs, jo ar mākslas palīdzību es centos neredzīgam cilvēkam radīt mākslu, parādīt viņam mākslu, kā arī esmu metusi laipas Japānas un Latvijas starpā. Un tādā veidā savu talantu un prasmes esmu izmantojis, manuprāt, liederīgi. – 2015. gads man kā basketbola trenerim ar 50 gadu darba stāžu ir priecīgs tas, kad mans bijušais audzēknis Kristaps Poziņģis ir iekļuvis NBA komandā. Iekļūt NBA komandā, tas ir ļoti liels gods, un tas nozīmē, ka viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem pasaulē. Tā kā NBA spēlē tikai vislabākie. Un es esmu ļoti priecīgs, un ka viņš dara lepnu Latviju un mūsu Liepājas basketu. Jā, tas ir tiesa. Vakar 17. martā man 2 jaunieši runāja no Eiropas parlamenta tribīnas Strasbūrā. Es to darīju tāpēc, ka es esmu 11. klases audzinātāja un es gribēju savu klasi saliedēt. 10. klasē diezgan daudz no viņiem mācījās franču valodu un faktiski mums bija tāds sapnis, ka varētu aizbraukt uz Parīzi, bet tas būtu dārgi. Un tad pagājušā gada rudenī mēs piedalījāmies Eiropas parlamenta konkursā, kurā mēs uzvarējām. Un lūk, mēs pašlaik esam Strasbūrā. Tāpēc tas, ko es varu teikt, ticiet saviem sapņiem, gan viņi kādreiz piepildīsies. Es kopš 15 gadu vecuma jau esmu bijis viens pats, bet reāli visus tos pamats, kas man ir, esmu iegūst Latvijā, trenējoties pie trenera Edvīna Sprūdena. Latvija ir tā vieta, kur esmu izaudzis un ielicis tos basketbola pamats. Līdz ar to bez Latvijas es nebūtu, bez savas ģimenes nebūtu pozīcijā, kurā es esmu nav un situācijā. Un tāpēc noteikti Latvija man vienmēr paliks sirdī. Apmierināts. Es mēģinu tā iet soli pa solim, jo es pieņemsim pirms 2-3 gadiem nevarēju iedomāties, ka es būtu šādā situācijā, ka es varētu iet uz draftu un būt, teiksim, starp top 10, top 15 džekiem. Šim vajag labais, ka man tā iespēja parādījusies. Vienkārši es turpināšu strādāt un jāpiepilda tā iespēja, kas man ir dota. Priekš manis Liepāja notikums ir vienmēr kopš bērnības. Tā ir mana vasaras pilsēta, kuras pavadīju vasaras, gāju pie jūras, staigāju. Un šajā brīdī es esmu ļoti priecīga tieši par to, ka skola ir atjaunot priekš skolēniem. Viņi beidzot var lietot jaunas klases, jauno labiekārtojumu,
kas cerams arī drīzumā taps līdz galam. Par to es esmu patiešām priecīga un arī par to, ka ir izdevies atjaunot skaisto fasādi, par ko cilvēki priecājās pastaigājoties, un es esmu daudz dzirdējis tiešām ļoti pozitīvas lietas. Faktiski Liepājas čempionāts ziemas peldēšanā norisinās dēļ pārējiem Latvijas roņiem, jo, kad pirmo reizi uztaisījām vienkārši salidojumu Liepājā ziemas peldētājiem, viņiem ļoti iepatikās šī vieta, Beberliņa, un viņi ierosināja nākošajā gadā rīkot šeit čempionātu. Domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, jo pirmkārt popularitāte ziemas peldēšanai, otrkārt skatītājiem, bērniem, visiem šeit ir ko darīt šajā dienā. Pēc augstskolas beigšanas, par cik es esmu fizikas matemātiķis, man nozīmēja šeit šī skolā par elektrotehnikas laborantu. Nu, tā es arī sāku. Pēc tam sāku mācīt augstāko matemātiku, fiziku, bijis esmu mācību pārzinis, nu, un nobeidzu kā direktors. Tad, kad sāku strādāt šeit jau šī skola pilnībā bija pakļauta Maskavai, PSRS zivsaimniecības ministrijas Liepājas jūrniecības skola. Nu, tas bija līdz 90. gadam, līdz atmodai, kad Maskava pateica, kad viņi ir beigusi mūs finansēt. Nu, tad kopā ar pilsētas domu, par cik es biju arī deputāts, braucam uz Rīgu un runājam, kad Liepājā ir jābūt jūras skolai. Izglītības ministrs bija Piebalgs. Ar Piebalga kunga palīdzību mēs dabūjām naudu, lai nobeigtu mācību gadu. Nu, un līdz ar to arī organizējam jaunu mācību iestādi. Visus bijušos skolotājus mēs atlaidām ar janvāri, jo tad tai laikā notika visas mācības tikai krievu valodā. Nu, mums bija uzdevums to latviskot. Pieņēmam cilvēks, kur latviski runāja, kur bija lojāli mūsu valstī. Likvidējam jūras skolu un organizējam koledži, jo bija jāorganizē cita mācība iestāde. To paši nevarēja atstāt. Nu, tā rezultātā radās nosaukums koledži. Nu, sākumā mēs gan mācījām tikai audzēkņus, kur bija pabeiguši 8, 9 klases. Nu, ar 90. gadu mēs sākam organizēt koledži, lai tā kļūtu par pirmā līmeņa augstāko mācību iestādi. Nu, kas mums arī izdevās. Nu, un šodien mūsu studenti brauc visās pasaules ostās un gan reklamē mūsu Liepājas jūrniecības koledžu, gan arī Latviju attiecīgi.